Visiem labdien! Te Anatolijs no GoMoto. Ko nākamā figūra? Nākamā figūra - šķērsļa apbraukšana ar bremzēšanu. Šī figūra ir salīdzinoši vienkārša, bet tā arī bija gadījumi, kad viņa nenokārtoja. Pirmkārt, jāuzņem ātrums un jāsaliek galvā vairākas darbības, kā jāpiebremzē, jāatlaiž bremzītes un jāizbrauc arī figūriņi. Tātad bremzēšanas ceļš tur īs 2-3 metri, laižam vaļā, aiziet. Tam pieejas ātrumam jābūt šeit. Tālāk šajā posmā bremzējam līdz konusiem, no šeienes līdz pirmajam pārim, šeit atlaižam bremzītes, veicam manevru, saguldam uz vienu, uz otru pusīt mocīt. Neieskaita figūru, ja mēs neuzņemam ātrumu 50, ja uzbraucam uz līnijas vai pieskaramies kādam no konusam. Tālāk par šo figūriņu viņa bišķi vienkāršāk nekā bez bremzēšanas. No vienas puses, no otras puses, kā klāt bremzēšana, uzreiz varu pateikt par tām ātram figūram, slālom, apbraukšana ar bremzēšanu, bez bremzēšanas, nevajag uzreiz uz 50. Pamēģināt uz 20 izbraukt, vienalga kā sanāk sākumam, lai saprastu figūru. Pēc tam, protams, uzņemam ātrumu lielāku, bet ne no 20 uz 50, ja, bet no 20 uz 22. Un no 22 ne uz 30, bet no 22 uz 24. Tātad ļoti pakāpeniski uzņemam to ātrumu. Tālāk par šo figūru arī varētu izmantot bišķi to kontrolas turēšanu, bet principā, kā mēs pabremzējam mocīt, tad principā pietiek bišķi ar korpusu un viņu ieguldīt. Ar korpusu ne tikai nerunājam par šo daļu, jā, bet pa apakšēju daļu, pa gurni ceļi strādā. Tad par šo figūru būs arī viss. Ceru, ka video patika. Visu labu!